Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un šodien mēs esam satikušies. Un es pat nekad dzīvē nebūtu iespējams iedomājies, ka es runāšu ar Eiropas parlamenta deputātu Andri Ameriku. Sveiciens! Sveiks! Prieks! Man arī. Es jau pašā video sākumā mazliet par sociālajiem tīkliem šo to. Tāpēc pirmā lieta, ko es pirms pašas intervijas gribu paskatīties, tā kā es pats esmu no sociālo tīklu pasaules, tad es gribu mazliet papētīt viņa sociālos tīklus. Ieskatīsimies, cik daudz varbūt viņš ir tās Instagram vides pazinējis. Pats pirmais uzreiz kā ieliec burtiņu. Kā zinādams, Instagrams jau man uzreiz rāda Andri Ameriku. Te veselas 3 bildes, viena pēc otras ieliktas, Tas ir citās valodās rakstot, Klasisku bilžu cienītājs, bet kad ir pēdējā fotogrāfija ielikta 11. oktobris, un arī labu laiciņu atpakaļ. Es pats veidoju saturu sociālais tīklos un tā. Es papētīju arī mazliet jūsu to Instagramu, izgāju mazliet cauri. Jā, Instagrams ļoti mazs. Kur jūs vairāk liekat? Facebookā un Twitterī. Bet jūs pats liekat saturu vai kāds? Jā, to, ko es daru pats un to, ko es domāju, kas ir aktuāls tajā pašā brīdī. Twitterī es lieku tikai pats, bet ir tādas, kā intervijas, ir tādas lielākas lietas, kuras, būtībā varbūt ir saistīts ar tādu profesionālu darbu, to ieliek man palīgi, Bet tieši to, ko es pats domāju, to es lieku pats. Mans domas neviens neraksta. Kur jums aplikācijas vairāk patīk? Sociālo tīklu platformā. Es teiktu, ka patreiz Facebooks vairāk. Tas ir varbūt old schools šodienas, tāpēc, kad ir TikToki un Instagrami un Telegrami un kas tikai vēl nav, tā paudze, kura šobrīd tiešām vairāk un arvien vairāk komunicē tīklos, tie saka, ja tu neesi tajā vidē mazāk par 8 stundām, tad tev jāiet prom no politikas. Jūs biežāk uzturaties šobrīd Briselē nekā kaut kur Latvijā? Tas ir dzīvesveids. Tas īstenībā pie tā ir jāpierod. Man tas ir pirmo reizi, jo... Sanāca pierast? Nē. Neesat pieradis? Man ir bijis iespēja būt gan Latvijas Saeimā 2 reizes ievēlētam, 5 reizes ievēlētam Rīgas domē. Šis ir absolūti citāds formāts. Tātad tev katru pirmdienu jābrauc uz lidostu, jālido vai uz Briseli vai uz Strasburgu. Tas dzīvesveids ir pirmdiena, ceturtdiena, pat reizēm piekdiena ir tur. Sestdien, svētdien tu var atbraukt mājās. Tu zaudē draugus, tu zaudē paziņas. Pie tā ir jāpierod un jābūt gatavam. Brisele, Strasbūra vai Rīga? Ko jūs izvēlētos? Rīga. Viennozīmīgi. Man ir tuvāk vietējā politika. Te jūs atgriežaties, Es esmu pieņems lēmumu vismaz uz Eiropas parlamentu nekandidēt. Tur ir iespēja uz savas ādas salīdzināt, kādi ir politiskie procesi. Liela atšķirība starp to, kas notiek vietēji? Ļoti liela. Ļoti liela daļa Eiropas parlamenta deputāti, ļoti liela daļa ir tie, kas nacionālā politikā ir kaut ko jau izdarījuši. Tur ir bijušie premjeri, piemēram, pēdējie 4 Polijas premjeri, pēdējie premjeri Igaunijas, Lietuvas, visi arī turpat ir. Arī, kad dzīves bija Berlusconi, tas arī tur Itāļu premjeris, tas viņa, pēdējie noslēdzošais posms. Tur ir ļoti daudz cilvēku ar nacionālo pieredzi, ministri vai teiksim, valstu pat līderi bijuši. Un līdz ar to tā debata ir varbūt tāda izsvērtāka nekā varbūt Latvijā, kur viens otram dod pa degunu. Pirms mēs vēl varbūt pieķeramies klāt tieši tai jūsu specifiskajai tēmai, kas ir transports un turisms, kur jūs darbojaties Eiropas parlamentā. Jautājums tāds, kā cilvēkiem interesē, ko vispār dara deputāti? Kas ir deputāts? Ir tas pats cilvēks, tāds pats kā jūs, kā es, bet viņš ir izvēlējies, tā teikt, kaut kādu zināmu sabiedrības daļas domu pārstāvēt teiksim, tajā demokrātijas procesā, ko mēs saucam par valsts vai Eiropas pārvaldīšanu. Un attiecīgi te arī ir vairākums vai mazākums. Kā tad mēs vai brauksim pa labo pusi vai pa kreiso pusi vai atbalstīsim zaļo kursu vai tomēr metīsim visu kopā miskastē. Tas viss ir tie lēmumi, kurus kā pārstāvji tiek pieņemti. Vienīgais, ka
Nu, ir ļoti daudz, tomēr, atšķirībā no tādas Amerikas vai no kādas citas valsts, Eiropa ir sadalīta, ir 27 nacionālas valstis, un attiecīgi tā saskaņošanas process, jeb tas, kādā veidā nonāk pie tāda konsensusa, ir daudz garāks, kā, piemēram, varētu tas būt Amerikā, kur atnāk prezidents un pasaka, tagad mēs zobus tīrīsim 8 no rīta. Ja? Bet cits saka, nē, mēs agrāk ceļamies, mēs gribam 7. Ja? Es tā jokojos, bet īstenībā Eiropā pie tā viss jānonāk. Tas ir tas, kas rada Eiropai lielākas problēmas, jo tas ir tas konsensus, ja, kurš ir jāpanāk visam 27 valstīm. Kaut kur ir pavīdējušas ik pa laikam tātad, ziņas, jūsu konkrētā darba vieta saka tā, savukārt uzņēmumi lielie šobrīd runāja tieši par to transportu, par pāriešanu uz elektromobīļiem no 2035. gada. Es zinu, ka BMW ir teikuši, nē, šitas nestrādās, mēs tā nedarīsim. Kā attīstās visas tās lietas? Tātad iekšzemes dzinējiem, kad nē, vai vispār nē, vai šobrīd tas ir iepauzēts? Es domāju, ka te ir divas lietas. Viena lieta ir tāda politiskā griba, ka visi saka, mēs gribam dzīvot tīrā vidē, mēs gribam dzert tīru ūdeni un elpot svaigu gaisu, un kurš tam var iebilst. Un tad arī vēl saka, redziet, ko nozīmē klimata izmaiņas, tur vētras un zemestrīces un augstuma viļņi. Un tāpēc mums ir kaut kas jādara. Un viens no tām sadaļām ir arī šo fosilo dažādu benzīnu, dīzeļu un vispārējo likvidēšanu nākotnē. Bet tas pirmais lēmums, ka mēs tagad jau no rītdienas to darīsim, viņš ir ļoti strīdīgs, tāpēc ka ļoti daudz nozars. Eiropa ir tikai apmēram 16% no visas pasaules. Tur ir vēl Ķīna, Brazīlija, Indija un tā tālāk. Krievija un tā tālāk. Ja? Un tad Eiropa saka, jā, mēs būsim pionieri. Mēs elposim vistīrāko gaisu un dzersim vistīrāko ūdeni, un tāpēc mēs gribam sākt to procesu. Tā īstenībā politiski skan ļoti labi. Ja? Bet tā nozara sāk teikt, bet tas īsti reāli nav. Un pieņemsim pat transportu. Ir tā, ka, lai ražotu, ja pārtaisītu tos konvejerus, ir vajadzīgi vismaz 7 gadi. Tātad, ja mēs sakām, 35. gadā vairs nav dīzeļu mašīnas, ja, tad tam konvēriem jābūt gatavam jau 28. gadā. Nozara saka, mēs 28. gadā nevaram būt pārliecināti, tāpēc, kad ir tur vairāk 100,000 darba vietas tur, un kā mēs viņus pārprofilēsim, tā ir diezgan liela debata. Un otrs stāsts, kas īstenībā ir ar elektromobīļiem šobrīd, ir tas, ka apmēram 90% no tiem visiem akumulātoriem piegādā Ķīna. Un tad, īstenībā, viss tā Eiropa un viss tas tiek atkarīgs, vai ķīnieši arī tāpat domā, vai viņi teiks, nē, mēs šobrīd kaut ko tur nedosim. Un līdz ar to šobrīd zinātnieki, es teiktu, ļoti nopietni strādā pie tā, lai radītu, tāpat kā tām tehnoloģijām viss attīstās, alternatīvu tam, ko mēs saucam šodien par elektromašīnām. Ja mēs skatāmies no tā, kādas mašīnas un kas būs nākotnē, tad es teiktu, ka šobrīd pēc 7 gadu būs pilnīgi citi modeļi elektro. Ja mēs runājam par elektroautomobīļiem, tur pirmkārt ir runa par to, kāda ir visi šī uzlādes tīkli, kur tu to vari. Tāpat kā benzīna tanki ir jābūt pilnīgi drošam, ka tu vari. Un otrs ir arī tas, cik tu daudz un cik ātri to var paveikt. Kamēr tas ir ļoti lēni un diezgan apgrūtinoši, tas īstenībā nav vēl perspektīva šādā formātā, kā viņš ir. Tad, principā, mēs to 35. gadu varam aizmirst, ja? Tas nebūtu pareizi, teiksim, es cilvēcīgi teiktu, jā. Es domāju, ka līdz 35. gadam vēl būs pieņemti daudz lēmumu. Ar kādu jūs pats mašīnu braucat? Es esmu uzticīgs pēdējos gadus Volvo. Benzīna mašīna, jā. Bet būtu gatavs kaut kad pāriet uz elektroauto? Ja es dzīvotu pilsētā, tad jā. Elektroauto šodien ir pilsētas auto, bet arī būtiski, kā tu vari viņu lādēt. Jā, un kur tu vari lādēt, jā. Jo tas īstenībā ir, man liekas, lielākā bremze šodien visam. Mašīna pat pa sevi ir ok. Visi šie zilie numuri var stāvēt pa brīvu, nav jāmaksā par stāvvietu.
braukt pa sabiedrisko transportu jostu, kaut vai es domāju, ka to drīz atcels. Kad jūs pēdējo reizi braucāt ar sabiedrisko transportu? Kad 2 mēneši, varbūt vairāk, apakaļ rudenī ar vilcienu. Elektrisko, es Jūrmalā tagad dzīvoju, elektrisko vilcienu bija ātrāk aizbraukt uz Rīgu, nekā tur bija kaut kāda liela korķi. Labāk velosipēds vai elektroskūteris? Velosipēds. Jūs braucat ar velosipēdu? Jā. Es braucu, man patīk braukt, bet tā kā tas dzīvesveids, kurā es esmu, jā, mums ir katru gadu arī speciāli pat, man ir gan tāds pilsētas velosipēds, gan elektrovelosipēds, ja, dažādi ir, ja, tad mēs arī taisām tādas velotūras pa Latviju vai pa Igauniju, kaut kur kā 80 līdz 100 km dienā, kad tu nobrauc, ja. Bet tas velosipēds tomēr, man liekas, ir veselīgāks par skūteri. Mazliet pārslēdzoties varbūt no tā transporta nost, jūs vēl darbojaties, tad lūguma rakstu komiteja ir tāda. Jā. Izstāstiet varbūt mūsu skatītājiem, kas ir šie te lūguma raksti un ko tas vispār nozīmē un cik varbūt daudz ir iespējams aptvert šos te lūguma rakstus, kad jums tie nāk. Tas ir man liels tāds jauna pieredze tiem lūguma rakstiem. Es nekad nebiju domājis, ka ir tik daudz to, kas sūdzās vai kaut ko lūdz. Ja? Tie ir 10 000. Nav jau mums pateicības grāmatas, mums ir sūdzību grāmatas vai teiksim, kaut kādu lūgumu rakstu, teiksim, formu. Un, Eiropā viņi tagad ir īpaši izplatīti dienvidu valstīs. Rekordisti ir Spānija. Par ko viņi sūdzās visvairāk? Īstenībā par visu, ko, kad tiek suņiem pāri darīts, kad dzīvnieku aizsardzība, kad dzīvnieku tiesības netiek ievērotas. Lūguma raksti ir ļoti daudz par sociālo vidi, par invalīdiem, par mācībām, par to, kas ir Eiropas kompetence. Ja? Jo te ir jāsaprot tas, tu nevari sūdzēties par to, kas ir nacionāls valsts. Teiksim, tu nevari sūdzēties par veselību. Veselība ir katras valsts nacionālā kompetence. Tu nevari sūdzēties arī īpaši par izglītības lietām. Un man tā sadaļa, kurā es atbildu, jo es esmu Eiropas parlamenta transporta komitejas vicepriekšsēdētājs, man funkcija ir vairāk skatīt tās sūdzības, lūguma rakstus, būtībā tās ir sūdzības par transporta jautājumiem. Transporta jomā ir dažādi, ja, kā piemērs, tas oficiāli tika arī pieņemts, par to, ka lidmašīnās, kad tu pērc biļeti, kad tu esi nopircis biļeti un kad tu tagad čekojies iekšā, tad reģistrējies, ka ja tu esi viens ģimenes locekļi, tad aviokompānijai jādod iespēja sēdēt kopā. Tad Eiropas noteikumi transporta paredz, ja tev ir mazgadīgs bērns, tad tu drīkst sēdēt, tur ir tie noteikumi, bet ja tu, teiksim, gribi savu draudzeni vai tur sievu sēdināt vai otrādi, tad īstenībā nav tāda. Ja tev jāmaksā papildus par to pakalpojumu, tad, teiksim, pieprasīja, ka ģimenes locekļiem ir tiesības sēdēt kopā. Kā to dara? Deputāti to vienkārši uzklausa, tad viņi aizsūta izpildu, tā kā mums ir parlaments un valdība, tad tu aizsūta, teiksim, uz satiksmes ministriju, ja, un dod to skaidrojumu un tiesisko pamatu. Piemēram, par to atbildēja, ka nē, kad ja ir pieauguši, tad tas ir papildus piedāvājums, servis. Par to ir tiesības aviokompānijai iekasēt papildus samaksas. Ja? Un kaut ko es vēl dzirdēju par vienoto rokas bagāžas sistēmu, vai ne? Kaut kas, jā, arī tas ir, tāpēc, ka tas ir aviokompānijām, tā rokas bagāža, jā, par ko daudz strīdās. Vienam ir viens izmērs, otram ir cits izmērs, un vispār tikai kaut kāda rokas soma drīkst būt. Sakiet, lūdzu, kas šobrīd satrauc Eiropu? Kārtības maiņa. Es teiktu, ka tas lielā mērā, pie kā visi bija pieraduši, ka saule lec austrumos, noriet rietumos, ka pēc pavasara nāk vasara, tas visiem bija tā kā arī no Eiropā. Visi kārtība un viss notiek, bet tas, kas sākās ar Covid, kad apgriez kājām gaisā visu Eiropu un daudz, kas ne tikai Eiropu, visu pasauli apgriez riņķi. Un daudziem mentāli tieši galvā sākās problēmas. Un labi, par laimi, paldies Dievam, tas Covid ar divas pusēm mēs tikām pāri.
Nu, tad sākās karš, Krievijas iebrukums. Un tas atkal papildus, tas taču Eiropa, ja tepat uz vietas. Daudz bēgļu, nu, kas, teiksim, ienāca no Ukrainas, plus vēl tie bēgļi, kas ir no Āfrikas dienvidu pusē. Un tas viss to sabiedrību šobrīd tā kā rada tādu diskomfortu. Tas it kā vienai daļai šodien arī politisko procesu piešķir tādu lielāku agresivitāti. Ja? Tas rada to spriedzi, un tas, ka, teiksim, tā šodien tu vairs nejūties pilnīgi droši, nu, par to, ka kāds tur varbūt kaut ko tagad nesāk tur šaut vai nesāk kaut ko spridzināt vai vēl kaut ko darīt, tas ir šobrīd laikam lielākais izaicinājums. Ja? Un no politiķiem, kas ir, viņiem prasa, nu tātad, ja jūs esat ievēlēti, nu tad strādājiet, nu tad domājiet. Nu, ir jābūt šobrīd skaidrojumam, kādi ir tie, nu kādas ir tās ieguvumi no tā darba tirgus, no ceļošanas, no visu ieguvumu, kāda ir šai kopējiem Eiropas teiksim, nu, savienībai kā vienotam organismam. Bet iet runa par tiem vienotiem noteikumiem, kas ir Eiropas Savienībā, nu, ka, piemēram, Schengen zonā tu nevari slēgt robežu. Nu, bet mēs zinām, ka tagad daļa, teiksim, tiek papildus, nu, viņi neslēdz, viņi kontrolē, ja, to plūsmu. Šobrīd ir 27 valsts, viena valsts uzliek veto, piemēram, sākotnēji, tad, kad palielināt gribēja, nu, pat to Eiropas parlamenta deputātu skaitu, tur nedaudz palielināt. Igauņi uzlika veto vienu brīdi, ja, viena valsts uzlika veto, kamēr, teiksim, netika panākt savstarpēja vienošanās. Un tāpēc jebkuru jautājumu. Nu, mēs redzam, ka tajā jauniešu vidē viena daļa saka, ka viņi grib vairāk centralizēt Eiropu. Nu, tātad federāli, nu, kur ir vairāk funkcijas, kas ir Eiropas Savienībā arī piešķirts. Nu, kaut kur tas kompromiss būs jāmeklē, ja? Kādā veidā tiek pieņemt lēmumu. Vēl jau vairāk, ja tagad pieņems vēl kāds vēl valstis paplašinās Eiropas Savienību, nu, kur viss Balkāns stāv rindā, Moldova vai teiksim, Ukraina. Bet vai, ņemot vērā to, ka Lielbritānija ir lūk parādījusi, ja, savu piemēru ar izstāšanos, vai vēl kāds varētu izstāties? Nu, jūs pieminējāt, ka tur neviens nerunā īsti par to. Bet... Teorētiski, jā, nē, nu kāpēc nerunā? Tieši otrādi viens no galvenajiem priekšvēlēšanu lozungiem Nīderlandē uzvarētāja partijai bija arī šis organizēt referendumu. Šobrīd vienkārši tas apdraudējums kopējais, kas ir pasaulē, kad konkurē Ķīna, Amerika, Eiropa. Eiropas neviena valsts atsevišķi nevar konkurēt ne ar Ķīnu, ne ar Ameriku. Tātad šeit ir jābūt tai vienotai politikai. Ameriku nereti dēvē par sapņu zemi, bet kur Eiropa ir priekšā Amerikai? Tas ir labs jautājums, kur ir priekšā, jā. Varbūt atsevišķās sporta nozarēs. Jā, tā ir taisnība. Tam es piekrītu. Jā, tā tiešām varētu būt. Es tūdaļ uzdošu tādu mazliet varbūt sarežģītāku vai plašāku atbildumu jautājumu. Reizes rēķins nebūs. Tuvu tam iespējams. Bet jautājums tāds vairāk uz humoru, protams, balstīts. Kā jūs uzrunā starptautiskie kolēģi par Misteru Ameriku? Tā jā, ir Mr. America, jā? Viņiem ir varbūt zināms šaubas par to, kad ir tāds uzvārds, bet jā, īstenībā viņiem salīdzinoši vēl ir viegli izrunāt manu uzvārdu. Ja? Sievai reizēm ir grūtāk, ja? Jo viņi zvana sieva, kas zvana Miss Amerika. Miss Amerika, oh, yeah. Tagad tāds atkal drusku sarežģītāks jautājums. Kad varētu gaidīt Eiribora likmes samazināšanos? Īstenībā ir vienkāršāk loģiski atbildi sniegt tādu. Tikmēr, kamēr Eiribora likme ir augstāka par 2%, šobrīd ir 4,5%, nevar attīstīties ekonomika. Šobrīd joprojām ir cīņa ar inflāciju. Tas nozīmē, ka bremzē aizņemšanos, bremzē naudas apriti. Tad skaidrs, ka pagaidām ņemot vērā to, ko dara Eiropas centrālā banka, viņi saka tā, ka vismaz 24. gads visticamāk būs vēl, vai viņi arī samazinās pat nedaudz, bet es teiktu, ka nākošais gads nebūs zem 2%. Jebkurā gadījumā ekonomika tiks bremzēta vēl. Un tas ir Latvijai ļoti grūts jautājums. Ja? Tu brauc ar mašīnu un tev ir norauta rokas bremze. Ja?
un tu vari tur, nu, īsti pabraukt jau var, ja, bet ir rokas brēmas. Intervijas noslēgumā jautājums. Ko jūs gribētu novēlēt Eiropas Savienībai? Eiropas Savienībai pirmkārt es novēlētu domāt pozitīvi, meklēt to, kas apvieno mūs visus. Nu, un otrs, ko es gribētu novēlēt, nezaudēt modrību. Ja modrību zaudēt, nevajag zaudēt modrību, redz, kas notiek pasaulē. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. Eiropas parlamenta deputāts Andris Amerikas šodien kopā ar Lauri Zalānu sarunu. Tas bija interesanti. Paldies liels. Tā, nu šis bija absolūti forši interesants piedzīvojums parunāties vispār ar kādu Eiropas parlamenta deputātu un vēl jau vairāk ar tādu personību, manuprāt, tā gribas vismaz teikt Andri Ameriku. Mēs izrunājam tik daudz interesantas lietas, ka pat īstenībā grūti tagad uzskaitīt, ko nolikt tajā plauktiņā, kas ir tāds super oficiāls un kas ir vairāk no tās personīgās dzīves. Bet skaidrs ir viens, ka tās tēmas ļoti plašs spektrs. Šis bija super forši. Un Lauris Zalāns, trešajā personā runājot, ir ļoti pateicīgs par pieredzēto. Paldies liels, ka skatījāties! Bučas!